Lai uzstādītu mājas viedtelevīziju, sekojiet video norādēm vai izmantojiet instrukciju, kas pievienota viedtelevīzijas iekārtai. LMT mājas viedtelevīzijas komplektā ietilpst viedtelevīzijas iekārta, pults, strāvas adapteris, 2 AAA baterijas, HDMI kabelis un tīkla kabelis. Ar HDMI kabeli savienojiet televizoru ar viedtelevīzijas iekārtu. Televizorā izvēlieties attiecīgo video kanālu. Ja LMT rūteris atrodas netālu, iesakām to savienot ar viedtelevīzijas iekārtu, izmantojot tīkla kabeli. Ja ne, iespējams pieslēgties caur Wi-Fi. Pieslēdziet strāvas kabeli iekārtai un televizorā parādīsies šāds ekrāns. Aktivizējiet iekārtas pulti ar Bluetooth palīdzību. Vēršot pulti uz viedtelevīzijas iekārtu, 10 sekundes vienlaikus turiet nospiestas attēlā redzamās pogas. Pēc tam nospiediet Aktivizēt un izvēlieties valodu. Ja iepriekš nepieslēdzāt tīkla kabeli, tad šajā brīdī jāveic pieslēgšanās Wi-Fi tīklam. Lai nebūtu jāievada Wi-Fi parole, iesakām izmantot iespēju savienoties ar VPS palīdzību, nospiežot VPS pogu uz rūtera un brītiņu pagaidot. Alternatīva VPS ir TV ekrāna sarakstā atrast savu LMT Wi-Fi rūteri un ievadīt paroli. Pēdējais solis – pievienojiet Google kontu. Tā kā televīziju parasti izmanto vairāki mājsaimniecības locekļi, iesakām mājas viedtelevīzijai izveidot jaunu Google kontu. To var izdarīt viedierīcē vai datorā, ieejot vietnē google.com un aizpildot reģistrācijas informāciju. Tālāk izvēlieties iespēju izmantojiet savu paroli, kur jums būs jāievada lietotāja vārds, jūsu Gmail e-pasta adrese un jūsu Google parole. Kad tas veiksmīgi izdarīts, aktivizējiet izvēlni Turpināt. Lai pilnvērtīgi izmantotu pakalpojumu, iesakām Google atļaut izmantot atrašanās vietas datus. Jūs esat veiksmīgi uzstādījis LMT mājas viedtelevīziju.